Nu čau visiem! Neesmu jau jums apnicis ar saviem video katru nedēļu. Bet, vēl vienu uzfilmēšu, jo nākošā nedēļa man ir brīva. Tad jau būs pauzīt 2 nedēļas no video. Jā, esmu mājās, esmu Kuldīgā. Autiņš ir sakrauts. Brauksim uz Klaipēdas kuģi. Un vajadzētu vēl iebraukt tepat tās sapildīties. Tad jau, lai var lēnā gāzītē laist līdz ostai. Pulkstens 1. Brauc mazliet ātrāk ārā nekā parasti, lai var lēni un prātīgi līdz ostai aizbraukt. Mums kaut kur jāpēst, kāds pusdienas jāpēd ir. Brauksim. Šodien būsim arī vairākas mašīnas uz kuģi. Raibas arī būs. Šodien vajadzētu teorētiski būt lielajiem kuģim, kas ir baigi forši. Jā. Jāsāk strādāt. Krāva ir sakrauta uz Beļģiju, Antverpene. Tad būs jābrauc izkrauties un jākraujās mājās. Un cerams, ka šodien viss notiks lustīgāk nekā pagājušajā nedēļā. Vakar te viss bija tāds piesnīdzis. Un diezgan sarežģīti te bija nostāties, jo tikko kā apstājos kaut kur tā uzreiz sāk buksēt. Sniegs tāds it kā mīksts, bet apakšā tā kā cietāks. Un tikko kā sāk spolēt, tā uzreiz veidojās tā kā ledus. Es te bišķi pačakarējos vakar, bet kaut kā veiksmīgi beigās sanāca apstāties stāvvietā, jā. Tagad šodien jau viss te kūs nost, tad te viss ir galīgi slapši. Te jau kaut kāds darbības notiek tankārē, kur mēs cautiņš atvec degvielu, kocinieks pildās, un man tieši to pusi, ko man vajag, neviens nav ideāli. Ideāli es sapildīšos, tā jau šis būs aizbraucis projām, un varēs smuku pārbraukt. Gandrīz tonni ir iepilināti degvielu. Viss ir sapildīts, varam lēnā garā gāzt uz kuģa pusi. Viņš speciāli pat aizskars atkabināja. Ar Āju pa ceļam satikāmies. Braucām līdz Grobiņai kopā. Aiziesim paņemt Grobiņā kebabu, kafēju uz riteņiem un aiziesim pie BK auto. Man vajag sarkano lampiņu salonam te augšā. Ājus pucējās un mauksim. Tad tu esi šajā pusē. Čau. Man reku, es ap likām rokām nevarēju braukt, bet man cepurīts vēl nav uztaisīts. Paldies, tad tu nedabūsi no maniem cepurīt, ne? Tu redz, kur viņi stāv. Tu zini, cik mani viņi ir cilvēki gatavi naudu dot par to cepurīt, par to vienu. No. Es nepārdodu. Tu viņu kam tāpēc, ka tālu? es pateicu, ka šitā cepurīt kristālu. Visi? Labi, es izdarīšu tādu vai vecīšu. 18 gabals Latvijā tādas ir. 4 no tām ir ārzemēs, 1 tev. Paldies. Bet es no tevīm gaidu bonusā atpakaļ cepuri. Būs. Hoķi angurēs. Zini, ko man vajag? Man vajag sarkano lampiņu. Tik garu, lai var salonā piesprāst. Tu gribi šito te? Jā, tie lampiņas, lai var vilkt. Es tev pateikšu, kuru. Tā vēl piekabē mums šito vajadzēs. Lai var uzmidžināt tiem, kas mums no muguras midžina. Mēs saskaitīs, cik reizīm midžinam, tad mēs tikpat atpakaļ. Nē, tāda normāla spilta, lai es ar vienu pa vīdu nolikt. Nu, spilgtas ir šitās te, kas ir neons, bet viņš lika šito te. Tev vai augstai griezt, jā? Jā, bet man arī varbūt nevajag tā, ka ritīgi traki. Šito te, jo Kristers arī ir šito te. Kristers. Jā, mēs, ka jūs abi divi jūgt, man te zinu, līdzīgi. Jo viņam arī viņš ielikt savam sarkanajam.
Man arī vajag vienu. Un vai grūtā pateikt, bet tic man, Viņš būs vilks. viņš pilnīgi tev pietiks šitas te. Viens, jā. Es vecā mašīnā nopirku 2 īsos katrā pusē. Nu, ir ir arī īsie. Bet man liekas, man vajag vienu pa vidu, jo es toreiz dabūju viņām, es mūs pēc 3 viņš to te līmēts. Nu, vot, tāpēc saka, tas tā ir. Tā. Tā. Tas man arī viens tikai palicis. Jo, kurā vietā var nopirkt gaismas? Tā kā auto groziņas. Lampiņas dabujām, kriponu arī dabujām. Kur mēs tiksimies? Kad mēs tiksimies Ēngurē? Ja ne ātrāk. Ja ne ātrāk. Davai, paldies tev, kas par davai. Čau. Čau. Gatavs, jā? Jā. Es izpadējuši. Paldies. Nu, sadarbība. Dabūjam šitā. Cik maksās? Karta? Sadarbība. Nu, Pēter, gulēt, kas par laižam? Jāpastāv, nav laika. Nu, ot, tik gan pie lampiņas, gan pie smuka cepurītes. Paldies Kasparam. Ja kādam kaut kas ir nepieciešams priekš smagajiem, gaismas, prožektori, ledbāri, gabarīti, nu, da jebkas, ko var smagajiem un vieglajiem pielikt sakarā gaismām, BK auto, grobiņā, aiz viedas benzīntanka, un Kasparam arī ir TikTokā profils BK auto, kur regulāri liek visāds video par precēm, atbild uz komentāriem un tā izlaivus. Tā kā jā, ejam piesakot. Un paldies Kasparam vēlreiz. Nav vairs nekāda bazara, jo dūmu daudz nes pēc pažara. Ko lai tādiem padara? Ārkla nav, bet grobs izdara. Svētkīt kā Ikarā, bet mēs te šaujam skaļāk nekā Irākā. Nafta manās vienās, taču neesmu beigts. Burnautas orgīn, tas ir laikam safe. Mēs riņķī raujam riepas, kamēr redzam, kas tam gādāja džek. Uzcel beņta, ka Mercedesā. Ātri. Saproti mani, redz dūmus, redz tačku vīnu fani. Mēs esam ēseši, ja tev balta benzīns zvani, ja. Pārcilās un dzīvi afterbaki, ja. Es esmu gan pārēs. Volai lejā. Kuram panelītā, enģē. Volai lejā. Nemats nav negrāms līdīgs, ja karētē būs servedē, būs atkal tāsardīgs. Pasākumu pārāk solīds, neatmeties pat, ja arsenālā tikai bolīds. Konkurence pirkstos koši provē pielikt solīt, tačka zamāka par 50 ceņu puļķi šobrīd. Ja kāds prasīs, ko tu dari, es teikšu tēloju muļķi. Lūkoju dzīves upes traumē, tikt vaļā no tumša duļķi. Malā liekamas ir buškas brāli, šojam labāk te dara glušaku skaļu. Metam nemierus pie malas stāv, noteik pēc plāna, riepu dzīves īsti vīri un dāmas. Sežās pie tā laimes rāta priecīgi un rāmi, bet vajag drāmu, tāpēc ierodās Daniels ar savu policista dripu un aizdedzina bāru. Tik par mataties, pujiks meķers riepu sienu, visi ir haiki agresīvi, ņem un krustā iemet vienu. Tukši braucieni šeit nekad nebūs liek, mācies darīt to, kas sejā tavā mieras naidu liek, Ferdinands lieliskais. Tev nedēļ, skaties. No, davai, Rubi iekš. Skaties, Degs. guru māksla. Mēs ķipa nezinu, ka deg. Oi! Sarkanā oktorijā. Paga, samainīšu to. Un ieslēgs vēl šito. Un ir jau Viss. vairāk, ja nav. Ieslēdz tev sarkanu. Tā jau tiktu kā prasīja, vai nav pat trāka. 60 eiro par šo pakalpojumu. Jā, un lūk arī. Nu, ko mēs darīšu šodien? Skuņi. Ko? Internečīta. Internečīta. Cūkaustiņa. Pārēdīs cūkavus. Moška šito nedēļu brauc pie tevi, tik daudz pārtika. Tev var aizšaut, varam veiklā nebraukt. No, ot, drīz jau brauksim augšā. Divus jau uzvilka. Aiziet, laižam augšā. Jā, un kā jau pirmī teicu, šodien ir lielais kuģis. No krūt, uz lielo kuģi ir 100%
kaitē pa 2 un plašāks telpas. Mūsējā standarta vietiņā, kur mūs visu laiku dzen. Mums jāapgriežās un atmuguriski, ka jāstumjās, es pieļauju domu, ka Anēreku blakus kolēģiem būs jābrauc, ka man jau rādīja Unkuliņš. Jāapgriežās un jāstājās blakus, ka mūsu Kasparam. Tomēr nē, Unkuliņš sajauc. Viņš man lika griezties otrādi, bet nav jāgriežās otrādi. Ap priekšu jābrauc, bet es esmu ideālā vietā, vienkārši brīvi varēšu izkāpt ārā no mašīnas. Vienīgi aka pretī vienam jāskatās. Nu, ritīgi labi vietiņa, ritīgi laba, paskaties, attais durvs un te neviena mašīna nestāvēs, varēs brīvi izkāpt un brīvi iekāpt rītā. Tad te vienkārši tu gar maliņu, pa tām durvīm iekšā un pa lifta augšā. Tā, labi. Ejam augšā. Spieģeli pielo. Spieģeli pielo. Ei! Viņaļ! Es iekāptu! Viņš mums liek iet tur, kur lifts nav. Pasties uz to manu zeitu. Viņa jau tur tādu vitu. Jā. Tā, ko mums te vajag? 9 vai 10? Pareiz, ka 10. 9. Akal? Saspied viss. Nē. Ai, pēc gāra darba dienas. Viens cālis un gatavs jau. Viss? Atlūz. Viens cāliņš un atlūz. Nē, tas bija AKZ. Gāra darba dienas. Tiks filmēties šodien, jā? Šodien nevēl, jā. Vēldam uz Vāciju. Nu, čau visiem ceturtdienā. Laižam uz izkraušanu. Vakar pēc kuģa. Nobrauc 4,5 stundas. Netaisīja pauzi, jo man dispečers teica, ka vajadzētu maksimāli ātri tikt līdz izkraušanas vietai, tad ar Raivi fiks izskrējām caur veikalu, paķērām pa kaut ko ēdam un gāzām tālāk. Raivs aizbrauc tur uz Venlo pusi, es braucu pa Klopens taku tur. Nav svarīgi, kročā braucu pa Vāciju un iebraucu Nīderlandē un jā, no vietas, kur es paliku es vakar Vācijā, no tās vietas līdz izkraušanas vietai man palika kaut kā 300 km, tā kā jā, šodien labi ripo, tad pa 4,5 stundām vajadzētu līdz turienē tikt. Pamatīgs sastrēgumiņš tur, ka ir avārija. Viss bahans, var teikt, mierā ir. Bāns ciet nav, bet... Ko tas smuks? Bāns ciet nav, bet jā, ļoti lēni viss tur noteikti, tāpēc es maukšu riņķī. Pēdējā mirklī ieslēdz Google paskatīties, kā man tur priekšā viss darās, un tieši bija sastrēgums. Tieši pirms sastrēguma parkings, izbrauc caur parkingu, no parkinga braucot ārā bija nobrauciens uz pilsētu, un jā, un pa turieni es braucu, un braukšu pa šito te celiņu apkārtam sastrēgumam. Es pieļauju domu, ka tur vajadzētu būt, daudz ātrāk. Veiksmīgi esmu apbraucis, griežos ārā uz bāņa. Laikam tur arī tā avārija jau būs novākta, bet man liekas, ietaupīju ļoti daudz laika, jo es, kad braucu nost, tas bāns bija pilnīgi mierā, un caur pilsētu es diezgan normāli apbraucu. Vēl 147 km, man ir laiks 2:13, tā kā nedrīkst baigi čamāties, bet domāju, rezervīt ir. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Thank you! Okay. Nu ko, esmu tukšs. Salīdzinoši ātri īstenībā. Es biju domājis, ka te būs ilgāk. Un man plāns jau ir. Visu plānu es nezinu. Pirmās adreses ir atsūtītas un jābrauc ir pēc vienas palets 51 km. Tas arī šeit Beļģijā. Bet diezgan traka izskatās pat Antverpena. Viņa jau bija traka šurbraucot man, bet man paveicās, ka man nevajadzēja tur baigi pa to Antverpenes ringu braukt, bet lai es tagad tiktu ārā no šitā visa, man tomēr ir jābrauc pa tiem sarkanumiem un jā, tāpat Antverpena izstās ļoti bēdīgi. Bet nu neko darīt, pa gaisu es pārlidot pāriņē nevar. Kaut kur jābrauc, jāskatās, kā es tur labāk var izbraukt. Jā. Un provējam. Ja jau vasariņa sākās, jau 17 grādi. Krāvos maiciņā ārā, pat augsts nebija. Pie visiem korķiem man izbraucot no firmas vēl šito vajadzēja noķert. Neesi tas baigi īsais. Viņam tur vēl turpinājums tās ēkas. Bet nu, tas jau tāpēc, ka jāsteidzās. Normāla darbdiena Antverpenē. Viss laiks astrēgumu. Metru vēl līdz nobraucienam. Kad es izbraucu te uz bānu ārā, man liekas, ka man tur rādījās kaut kādi 2 kilometri kapēkām. Un es jau to gabaliņu jau braucu 30 minūtes. Es jau vēl neesmu nobraucis, vēl jau ir 800 metri jānobrauc. Viss pilns. Antverpenīte. Jā, es jau esmu nobraucis jau 50 minūtes. Un es stundu tūlīt būs 55 minūtes esmu nobraucis un 11 kilometri. 11 kilometru stundas laikā. Pēc pusotras stundas brauciena, 50 kilometri, esam ieradies. Tā vēl laikam uzkraus man šoreiz. Šodien šit ir diezgan ilgi strādā. Jābrauc pie 4. rampas un teica, lai uzreiz kā piebrauc pie rampas, lai es eju uz office, jo beļot doma, ka vienkārši darba laika beigas ir un office darbinieki 3 taisās mājās, bet parasti tā, kad piebrauc, sēd mašīnā, gaida, ka sakraus un tad tikai papīriem pakaļ, bet nu šoreiz pieteica, ka obligāti jāiet uzreiz pakaļ papīriem. Tas labi. Nozīmē, ka viss tur notiks ātrāk. Rampa, kur jāuzbrauc precīzi virsū un pēc tam ritenis nobloķējās. Iebrauc pie rampas, uzreiz jau arī rampa uzlaida, ka ideāli. Dabūšu papīrs un krauja būs iekraut. Reku iekraut 2 tādas te paletes ar kaštelēm virsū kaut kādām muciņām.
Es domāju, ka te ir viena palete, tāpēc es viņam teicu, lai krauju labajā pusē, bet tad es jūtu, ka viņš iebrauc iekšā divreiz. Tad es sapratu, ka kaut kas nav ritīgi. Un, jā, viņš man abas paletes ir iekrāvis labā pusē. Nu, labi, tas nekas. Pielikšu dēli priekšā. Es te nemācēju paskatīties, tāpēc aizgāju drošības pēc uz office pārjautāt, vai tas ir ADS, vai tur ir jātaisa šilds vaļā, jo, nu, divas paletes kodam kartonu kastītēm un tur tādām mazām kandiņām. Uz acis likās, ka tas nav ADS, bet man tur ir tāda viela, tais paletēs iekšā, viņai ir tikai 25 kg tai vielai. Nu, litru, tur bija kilogramu, 25 kg. Un ar 25 kg jau ir pāri pa 1000 punktiem. Tās ir tikai tur pāris kastītes, bet nu, tur ir viņas vairākas, tā kā tur stabili pāri pa 1000 punktiem, tā kā ir jāver vaļā ADR plāksnes. Jā, nu nākoša adrese 90 km, kaut kādas 7 paletes, laikam tur būs jākravē 6, šīs neatceros, nu, bet dispečers jau uzrakstīja, ka laikam tās būs rītā, no rīta pus 9. Bet, nu, jebkurā gadījumā braukšu līdz firmai. Mazums noteikti brīnumi šodien iekrauju, ja nē, tad, nu, vismaz rīt no rīta varēšu sākt tūmā no tās firmas, kā es jau to vienmēr daru. Ceturtdienas vakarā vienmēr braucu līdz pašai firmai. Ja tur nav vieta, tad maksimāli tuvu firmai, lai piekdienas rītā var sākt pēc iespējas tuvāk iekraušanas vietai. Tā kā tā, kaut kādu stundiņu man būs jāpabrauc. No rīta pa šitiem vārtiem iekšā. Jā, vai kaut kas tur vēl ofisā sēž, bet nu visi vārti jau ir cieti. Uz 9 sāk strādāt un ideāli, man sagāja viss. Google mapē papētīja, ka te tieši ir tāda ceļmala, kuru palikt, kur te jau stāvs kaut kādas mašīnas un jā, jau braucot šurpē pārliecinājos, ka vietas te ir, droši varēja braukt un ideāli pie pašas firmas, kur var palikt. Tā kā jā, laiks vakariņām. Kādam rīt daudz darba ir, jo man tikai 2 paletes ir iekšā un man ir jāpiekrauj pilna piekaba. Nu, labrīt. Jāsāk strādāt, man liekas, ne? Ka jau dūrus kaut kāds jau ir vaļā. Kaut kāda kustība jau sāk notikt. Ātri te jāsapakojās un jāaiziet uz office piereģistrēties, uzprasīt, vai var jau braukt krautēs. Ātri vēl vajadzētu Nīderlandes ceļu nopirkt, jo tam būs jābrauc iekšā Nīderlandē. Ka neaizmirstās. To jau es kaut kad esmu rādījis caur telefonu. Ir tādā, tas ir Holandai, Luksemburgai, Dānijai, pagaidām vēl laikam Dānija tur kaut kad drīz beigsies, bet tāda mājaslapa euroviņetes.eu. Un tad te ir izvēlās valsti, mašīnas numuru, tūlīt parādīšu. Es kaut kādā video šo te rādīju, bet nu labi. Reku Latvija, mašīnas numurs jau uzspiež. Cik asis, kura eiro klasa un datums, no līdz kuram vajag. Man vajag šodien jau
jālaiž mājās ir. Savād iekšā kartes datus, pēc tam šitos te drošības kodiņus un aiziet. Ceļš gatavs. Un tā kaut kā. Labi, ejam uz ofisu skatīties, kas tur ir. Nevar braukt krauties vai nē. Nu, viss kārtībā, papīri jau sakārtot, jābrauc ir pie 12. rampas. Te viss notiks ātri. Krāvējs jau krauj iekšā. Viņš tāds foršs firmas salīdzinoši liels uzņēmums, bet mašīnas te ir maz un tad tādos parasti notiek. Viss salīdzinoši ātri. Nu, kaut kādas tādas paliec man te iekrāva. Nav nejausmas, kas tur ir iekšā. Kāds kartona kastīts. Pa virsi salikt šitādi. Tā kā jā. Viss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palets ir iekrautas un tā arī izņēma ir rakstīts un maucam uz nākošo adresi. 54 km līdz nākošajai adresei. Tas ir iekšā Nīderlandē pie pilsētas Maastrichtas. Jā, kaut kādu nepilnu stundiņu būs jāpabrauc un būšu klāt. 10 eiro, pēc tur būs jākrauj priekš Latvijas. Smuku vieta, tāda veca sēgs, tas sabūvēts. Kaut kad es pat ejam esmu braucis cauri šito te ceļu. Jā, smuks mājās sabūvēts. Beidzot var apdzīt. Beļģijā jau nevar dzīt, kamēr 2 josls ir. Nīderlandē ir, nedrīkst dzīt, ja zīme ir. Būšu ieradies laikam. Jāiet meklēt ofisu. No nepareizās puses piebrauc pie firmas, jo te ir rampas. Man teorētiski sanāk uz aklo pusi lausties iekšā. It kā to var izdarīt, bet tas ir tāds bišķi liekas čakars. Varbūt tur tālāk varēs apgriezties. Pēc tam paskatīšos. Kling, lang, ledi tikšā. Palaid arī. Vai arī darbinieki nav pārāk daudz. Viegli bija atrast un nekur pie otrās rampas jābrauc ir. Mēģinu tikai kaut ko tagad vai veiksmīgi un ātri apgriezties, vai jāstumjās atmuguriski uz aklo pusi. Es te apgriezos, jā, tā, lai tā kā no kreisās puses laustos iekšā, bet stulbi sanāk, ka tā firma tieši tādā līkumā, man liekas, ka vieglāk būtu bijis, ja es būtu vienkārši uz aklo pusi lauzies iekšā. Bet, iebraucis esam, viss kārtībā. Galvenais, ka šis tāds rūpniecības rajons, kur, vispār satiksme praktiski nav. Un es kā braucu iekšā pie rampas tā vienkārši. Trāk daudz mašīnas sarodās. Darbinieks teica, ka pat duškas esot jāpacīja augšā. Viņiem esot diezgan augstu rampu. Ja viņš brauks iekšā kariņu, viņam sanāk braukt uz leju, kariņš uz matu, pie ka vēl pakritīs uz leju, un tad ir, nērti braušana, tāpēc paceļam augšā. Tā, lai visiem labi. Šeit strādā polis, baigi labi. Šitās paletes ir ļoti smagas, bet atkal paletes, kas ir man iekšā, ir viegls. Un tad es ar viņu sarunāju, ka viņš man iedeva roholēs, viss izvilkšu ārā, viņš sakraus iekšā savas smagās paletes un viņš tā sastums apakaļ. Jo, te jau ir vasara, te jau īzī pabraukt, bet Latvijā vēl ir ziema. Jā, reāli kruģis džeksta strādāja. Palīdzēja man te pārkraut kravu, vēl bišķiet ietaupījām vietu un sakrauts ir, papīri gatavi, varam maukt tālāk. – 66 km pēc vienas paletes
tuvumā Venlo. Aiziet, laižam. Brauc te pa kaut kādu dzīvojamo rajonu. Likās, kā kaut kur nepareiz navītas ved, bet izrādās šajā firmā esmu bijis. Es ātri vien paleti iekraut. Nepaspēju nofilmēt, bet nu, tā paleti tik viegli. Prosta kastu vienkārši. Likās, ka viņi neko nesver. Uzmet virsū uz tās pašas kravas, kam jau iet šitā krava. Nākošās divas adreses tepat ap Venlo. Nākošā adrese ir 13 kilometri. Es gan tur pats neesmu nekad bijis, bet mūsējie mani kolēģi tur diezgan regulāri laikam tagad braucot un jā, tur man jāsauc kaut kāda krava. Bišķi jāpiekārto piekabe, lai sajiet iekšā visas pārējās palets. Un tad nākošā vieta pēc tās atkal ir Venlo. Tā kā jā, tās jāpaspēj savākt un tad uz Vāciju. Kas izskats šis smuklīts. Pa šitā te lauku celiņa es te braucu šurpām uz šito te firmu, tāpēc man likās kaut kāda īvaina, bet jā. Kā jau teicu, izrādās, es tur biju bijis tajā vietā. Man liekas, pat toreiz arī filmēju Viģiku tajā pašā vietā. Arī bija viena paleti jākraut. Esmu atbraucis pašauri piebrauku pie Rāmas. Otrā pusē stāv un tā nenospiež. Vieglē vēl, kad skrien ar kājām, nevar pagaidīt. Pirmo. Jāsavāc man šitā te krava. Jāsaliek tā, lai viņi aizņem maksimāli maz vietas. Lai varētu dabūt iekšā nākošās firmas. Kopā man paredzētas 7 iekraušanas. Pavingrojām te abi divi. Viņš ar kariņu, es ar rohulu, bet viss ir sakrauts smuki. Krāsa stāv priekšā, pārējās palets nākošās un laikam būs šo sabrīvēs vietu tik, cik vajag. Triku palets stāv te, krāsas ir priekšā, viss pārējais. Tur pa vidu nolikt vieglāks palets, pēc tam atkal smagās, lai nav pārsvars. Tepat Venlo jābrauc savākt vēl vienu paleti. Esam jau klāt nākošajā vietā, kur man jāuzkraut tā viena paleti ir. Arī regulāri šeit braucam. Cerams, ka iekraus ātri te, jo nākošā vieta, kas ir pēdējā, strādā līdz 3. Pagaidām ir 1:02. Ka man te vajadzētu fiks iekraut un fiks nesties uz turien, lai tur paspētu. Skatās šito smuko mašīnu. Papīrs dabūju un braucam iekšā. Jā, tas puš podziņi, lai tiek iekšā. Un jābrauc otrā pusē šitā noktāja. Šodien tā baigi maz sanāk kaut ko nofilmēt. Tas, ka diezgan jāiespringst, ir diezgan jāiespringst. Tomēr no rīta bija tikai 2 palets iekšā, bet tūlīt jau būs pilna piekabe. Cenšos jau kaut ko nofilmēt, cik vien var. Citreiz sanāk vairāk, citreiz mazāk, bet jā, viss jau ir atkarīgs. Kā te tie darbi notiek? Visas iekraušanas arī šodien ir vienkārši pie rampas.
citās nelaiž iekšā, citā palaiž, tur tas džeks ātri kaut ko sastumie ar rohulu, ar kariņu. Nav tāds inčīgs iekraušanas, kaut kāds no sāniem vai kaut kas tam līdzīgs. Nevar jau par to sūdzēties, tas jau šoferim ir viss ideālākais variants piebraukt pie Rams un vienkārši sēdēt mašīnā, gaidīt, kad viss sakraus. Bet, priekšvīģīgi nav diezko interesanti. H1 durvis man vajag. Kur ir H1? Nolasīt. Reku tur, kur tas brauc ārā, ir H1. Jū, reku ir H1. Redz, tām durvīm. Pieteikties un tur jau džeki. Džeki pateiks tādu. Nē, šajā firmā ir tā, ka tu pie ofisā pie meitenēm pasaka referents numuru, viņi tev iedod papīrus, un tad to papīru ej uz noluktavu, kur tev džeki pasaka, kur rampu, un tie tev arī iekrauj. Tā kaut kā. Stīk kaut kādi jauni noteikumi. Vispār laikam te esot jauni noteikumi šajā firmā, tā mums te arī dispečeri vien teica. Kaut kāds brīlis, te tagad jāvēlk, tā jau šorti nedrīkst būt, cieties zālbaks, spīdīgā vesta un brillēm vēl jābūt. Lai vienkārši pastītos, kā krāvēs krauj. Reku jau attaisīt durvis dāmīti. Arī dāmīti sāku strādāt noltavā, parasti poļi, džeki strādā. Pēc tās rampas jābrauc. Vēl viens jaunais noteikums šajā firmā. Šitas jāpaliek zem riteni. Ķipojas neizdomāja nobraukt no rampas, kamēr viņi krauj. Šodien kaut kā darba iet. Beičuks uzreiz arī iekrājas. Paņem nost bašmaks. Jāpabrauc nost. Sāk līt pēkšņi ārā ritīgi. Un viena mašīna uz maniem gaidīja pie rampas. Tāpēc es tur ātri nobraucu malā. Krači iekrauju šeit vienu paleti. Nākošā vieta, pēdējā vietā ir kaut kāds garas kasts, un tāpēc es vienkārši precīzi nezinu, cik viņas daudz vietu aizņems, tāpēc es vienkārši labāk ietaupu tagad jau vietu, cik vien var. 6 vietas esam jau savācis un braucu uz 7, kas ir pēdējā. Vācija 60 km vēl. Kaut kāda nepilna stundiņa, bet tas ir baigi labi, tas ir pa ceļam uz mājām. Ideāli. Es malēs kopš strādāju šito darbu Duisburgā. Man arī tikpat Duisburgā ir jākraujās. Visu laiku, katru nedēļu Duisburgā ir sastrēgumi. It sevišķi piekdienās. Man tādā ziņā, bišķīt paveicās, tur, kur sākās šitais te sarkanums, šitais līkums. Tas pa turiem man būs jābrauc, ka es braukšu mājās, bet man pirms tā sarkanuma tieši ir nobrauciens jāiet nost uz pēdējo uzkraušanas vietu. Bet, šeit pilnīgi vienmēr ir sarkans. Sastrēgumi, es nezinu, tie mūžīgie remonti ir tā, ja arī 5 gadus viņus laiku kaut ko remontē. Tie krūtie šoferīši, viņš brauc uz laiku 86, viņam tagad sāk iet garām, un viņš pa spīti, nezinu kāpēc vienkārši. Bet, viņam iet ātrāk, viņš vienkārši pēkšņi sāk dot visu un nelaiž garām. Raujās klāt tam, kas pa priekšu brauc. Jā. Rekur tieši sākās sastrēgums un mans nobrauciens. Tādā ziņā paveicās, bet, tāpatās man pēc tam arī tur būs jātiek sakrausies, tā papētīs, varbūt kaut kā savādāk, es varu izbraukt pa pilsētu, pabraukt maksimāli tālu uz to bāni, izlīst ārā. Jau kaut kas jau bremzējās. Mašīnas jau sakrājušās uz luksuforam. Es esmu ieradies Subaru. Man kaut kāds Subaru bija jāvāc bļēns, bet es te varu apstāties, bet dzīvojamais rajons ir mājas blakām. Kaut kāds Subaru centrs. Bet te jau arī īsti nav kur apstāties šitajā vietā uz ielas. Es tai meitenei teicu, ka es stāvu vienu ielu tālāk. Kaut kā tāds izstās no malas. Man jau viens no skatītājiem brīdināja, ka Vācijā šitā nedrīkstot pretējā joslā stāvēt. Bet, vēl neviens milicis man neko nav teicis. Droši vien, kamēr neteiks, arī tikmēr nestāvēs tā kā vajag. Viņi man teica, lai es te patās pastāvu un tūlīt atbraukšot. Tomēr bija jāpabrauc 100 metru uz priekšu, nebija īstā ēka. Šāds te Subaru kastes te iekrāva. Kaut kāds 2 paletes vai 3 pat te vēl varēs iebāzt.
sametīšu virsū un tas arī viss. Jānoziņo loģistikai, bet loģistika teica, ka tāpat virzīsimies mājas virzienā braukšu. Es laikam atbrīvoju vairāk vietu nekā man vajadzēja, bet labāk vairāk nekā ka beigās neiet iekšā viss. Jā, viegls palets ar rokām te varēja pastumt. Un vēl jāsagaida papīru un laikam jau varēs braukt uz mājpus beidzot. Un kā es video sākumā tur teicu, ka cerams, ka šonedēļ ies raitāk nekā pagājušajā nedēļā. Un tā arī notika. 7 vietas un šodien pilna Dardena. Pat neesmu paspējis apstāties kaut ko uzēst. Es lai tik brauc kraujās un baigi forši. Pateicu loģistikai, ka vēl ir 3 paliešu vietas. Mēģinās meklēt, bet teicu, lai virzos uz mājpusi. Tagad no tās trakās pilsētas tikt ārā, tāpēc, ka es paskatījos Googlē, ka vēl trakāk tie sastrēgumi ir parādījušies. Mašīnas navigācija jau man slēgta vēl kriņķī, bet es pagaidām pēc Googles braucu ar cerību, ka priekšā nav kaut kāda zemie tilti. Uz to pusi un no tās puses kaut kādi smagie nāk, tad jau gan jau izbrauks. Galvenais tā nav kaut kāds koku tilts ar 2 laipām. Un ja viņš ir, tad vismaz lai šoreiz viņš neielūst. Jo, te viss izstās ļoti slikti. Man vēl valk pa to bānu, kur ir tās sarkanās līnijas, bet es te pa pilsētu pa tām mazām šaurām ieliņām, nefokusējās, bet pa tām mazām pelēkām ieliņām braukšu ārā kaut kā maksimāli tālāk no tā sastrēguma. Tālāk tam sastrēgumam maksimāli beigās. Vai pat mēģināšu vispār izbraukt tā, ka es viņā neiebraucu, to tu skatīsies, kā te navigācija vilks. Pa tādām vietām es te laižu, kur pat zirgi pastaigājās pa ceļu. Visur mājas riņķī dzīvojamās. Es te pa kaut kādiem krūmēm braucu un visi tie, kas stāv sastrēgumā, stāv uz bāhaņa. Es te pa kaut kādu mazāku celiņu laižu. Blakus bānim. Bet, man liekas, ka man izdosies. Tur diezgan traks tas sastrēgums ir. Jo tuvāk bānim, jo dīvaināk tie skati man te riņķi ir. Privāta māja, kaut kāds lauks. Iela arī nav diezko plata. Bet, vēl zem zīmes es neesmu pabraucis. Kilometrs pirms bāņa. Jā. Uz te virsū vieglajam. Es nevarēju izdomāt, vai šito likt iekšā vai nē, bet tā gadās. Neko nepadarīs, tā gadās. Un tas ir viens no stulbākajiem šajā darbā. Ka viena kļūda un tu esi kļūdies. Kļūda maksā daudz. Tā kļūda arī paņem daudz laika. Tā kā jā. Viss tas pozitīvais, kas tikko man te bija, sakraujoties un cik labi man gāja, tas viss ar šito arī ir sačkarēts. Un vēl vairāk. Un nē, tas nebija telefons vai vēl kaut kas tur, ko te varbūt iespējams daudz teiks. Vienkārši satiksme, pelēka mašīna, neuzmanība, neveiksme un negadījums. Vienkārši nepamanīju. Tā. Stunda kaut kāda pagāja, kamēr es tiku tur projām un braucam tālāk uz mājpusi. Labrīt! Sestdiena. Jā, vakar izbraucu ārā uz bānu un vienkārši beidzu filmēt. Bet, paliku Autohofā, Vācijā, kas ir kaut kādi pāri, 200 km, bija bišķi pāri līdz robežai. Teorētiski varēja braukt tālāk, nopauzējot, varēja nobraukt kaut stundu 40, bet tā pauze, ko es būtu uztaisījis, var ietekmēt man šodien Varšavu. Tā kā pieņēmu lēmumu nepauzēt, jo tik pietiekami tālu tā, lai pa 9 stundām tikt cauri Varšavai. Ja es būtu uztaisījis vēl vienu pauzi vakar un šodien vēl vienu, tad vienkārši es būtu Varšavas liegumā iespējams trāpījis iekšā. Tā kā palikos un
Braucam šodien. Apstājos te tankā, uztaisīt 15 minūšu pauzīti. Līdz robežai palikus kaut kādu nepilnu stundiņu. Tad jau metīsimies iekšā Polijā un gāzīsim tālāk. Kurā darbs nolikts. Distances radariņš bija, bet man jau teica pabrīdināja, viņš man iet kaut kāds 10 minūtes pa priekšu. Brauc pār pa robežu. Transportnieki norāv malā. Tagad visu kaut ko te bauda. Uztaisīs kontrolīt, reku jau tahogrāfu lasa. Paprasīja man pilnībā visus dokumentus. Viss cemerkas, visu, kas man ko vien var paprasīt. Tāpatās arī pārbaudīja visas uguņas. Apgāja riņķī mašīnai. Pastījās, vai mašīnai kaut kas nav tāds, ko nevarētu veikt, kaut kādas vāradājumus. Jā. Tagad jānolas tahogrāfs un jānes viņai tā kastīt pēc tam pie viņas. Nezinu, kas te tagad būs. Kas, ko kā. It kā jau plus mīnus visam vajadzētu būt kārtībā, pārkāpumi man nav bijuši. Bet kā viņa man izskrēja priekšā, eitanos, es nācu pa to kalnu lejā, viņa ar binokli skatījās, ieraudzīja mani un vienkārši ritīgās skrēja ārā uz bānu un uz izolu man cēla nost. Pēdējā brīdī praktiski ierāva iekšā. Bet jā, kontrolīte. Kur sāka pīkstēt. Gaujam ārā. Sāka pīkstēt. Kas tas tāds ir? Esot jāiet pie viņiem uz busu tagad. Tēdz 10 minūtu atpakaļ. Brauc. Tukšs laukums bija, tagad te ir pilns. Kas sēdēja tur busā iekšā, tur vēl iekšā smagos. Dāmīt jau gaida. Man jāsagatavo ADR somu, pārbaudīs visu ADR komplektu. Iespējams, ka šitā kontrolīte man iegāzīs uz to, ko es vakar centos ietaupīt. Jo būšana pie viņiem neskaitās kā pauze. Stāv jau es te vairāk kā 17 minūtes, kaut kāds 20 varētu jau būt. Šī man neskaitīsies kā pauze, bet man tāpat vēl viena pauze būs obligāti jātaisa. Un, jā, nezinu, vēl kontrolē, vēl nenāk. Pārāk ilgi jau, man jau liekas, ka kaut kas nebūs ritīgi. Izskatās, ka Varšavai mēs šodien cauri nebrauksim. Es jau te sēžu jau gan arī stundu. Jā. Tāpēc es saku, šajā darbā katra minūte ir no svara. Katra. Kaut kur tu aizkavējies, kaut kur tu aizbrauc ātrāk. Tas ir, tikpat labi esam vakar nebūtu bijusi aizķeršanās tā, vai vienalga kaut kāda cita aizķeršanās nebūtu. Iespējams šodien stājies tās 15 minūtes pauzes taisīt. Viss varēja būt savādāk, varēja šeit netrāpīt un tāpatās ar visu, ar visiem, tāpatās ar negadījumiem, ar visu, kas notiek, jā, būtu darījis tā, nebūtu šitā te sanācis, bet, ja mēs zinātu, kur mēs krītam, tad vienmēr paliks pilvēm priekšā. Tas saucās perfect timing. Šī tik padziļināta ADR kontrola man vēl nav bijusi. Dāmīte bija izskatījusies visas cemerkas, pierakstījusi visus UN numurus, tos ADR numurus uz lapiņas. Lika man taisīt piekabu vaļā un nāca pilnīgi visus viņus meklēt, lai man viņi visi tiešām ir mašīnā. Dabūja piekabai abas puses taisīt vaļā, rādīt palets, kur kas stāv. Tā kā jā, viņi teica, tūlītās sarakstīs protokolu, kaut kāds vēl 20 minūtes un tad varēšu braukt tālāk. Caur šito parkingu šitajā stundas laikā izbraukuši tik daudz mašīnas ir, bet tagad te neviens vairāk nav. Anreku viens brauc iekšā. Bet Kristers vēl te stāv. Jā. Cik ir laiks? 1:50. Jā. Ko? Kārtīgi izkontrolēja, kārtīgi. Viss. Pirmo reizi īstenībā, ja godīgi, jā, pirmo reizi tik padziļināta kontrole. Visādi protokoli te sarakstīt, kas te ir pārbaudīts un kas tik te ir, kas tik te nav. Beigās viss ir kārtībā. Bet, 2 stundas pagalām. Tā kā jā. Vakar gribēju ietaupīt laiku, lai kaut kur tālāk aizbraukt un viss atceļās. Labi, līdz mājām es tāpatās tieku, tā kā puslīdz jau viss kārtībā. Sots nebija jāmaksā.
par laimi. Man likās, ka man šodien ļoti sūdīgi iet, bet čaļiem ir daudz nopietnāk. Smagajam ielicis aizmugurē. Ļoti smagi izskatās. Es ceru, ka tas džeks ir dzīves, tas, kas ieskrēst aizmugurē, jo tā kā bija dikti saspiest. Jā, nu šī nedēļa man ir stāsts ar netik laimīgām beigām. Tā avārija, tas nenormāli nosit garīgo. Nu tā, kā man pat vispār vairs neko negribējās filmēt, bet nu, tā jau bija, var teikt, video beigas, tāpēc nu, kaut ko beigās sadarīju, novedu video līdz galam un transportnieka apmeklējums, kas beidzās it kā veiksmīgi beigās, bet vienalga daudz pazaudēts laiks un mazliet uztraukums arī, bet nu, nekad jau šādas lietas nav patīkams, ne tā kontrola, ne kaut kādas šādas lietas, kas gadās. Vakar arī par to, ka atbrauc tā policija, atrisināt to lietu, par to dabūju samaksāt 35 eiro. Jo, nu, es biju vainīgais tajā visā un jā, samaksāju 35 eiro. Nu, tas ir sīkums, bet nu, tāda lieta ir, ja tu Vācijā izraisi kaut kādu avāriju un atbrauc policija, visu to izdarīt, tad tev ir jāmaksā. Saskaņoto negribēju rakstīt tā sieviete, jo nu, viņa tā kā, laikam pirmo reizi ar kaut ko tādu saskārās un uztraukusies bija, un viņa teica, ka Vācijā visu to izdara policija. Tā kā jā, darbs kā tāds šodien gāja, nu vienkārši ideāli, super krāvāmies, 7 iekraušanas un viss gāja ļoti labi, var teikt, vispār nekur nebija nekas jāgaida. Krāvas visas sagāja iekšā un vēl pāri palika mazliet vieta, bet jā, darbs viss super bija, paldies loģistikai par darbu. Bet nu, tās beigas man bija tādas, kāds bija, un jā, bet nu, šitādi notikumi nenormāli nosit garīgo, un laikās viss tavu centieni ir vienkārši vējā ar šitādām lietām, bet nu, tāds ir šitas te darbs, un šajā darbā ir ļoti viegli kļūdīties, un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tā kā jā, nu, man jau ir viss kaut kas daudz ko pateikt, bet tad, kad ir jāsaka, tad es vienkārši ļoti bieži piemirstu visu to, ko es jau biju izdomājis teikt, bet jā, es braucu mājās, Lietuvas piegādes man nav, visu vedu uz Rīgu. Nākošā man ir brīvā nedēļa, maiņinieks ar mani mašīnu brauks reisā. Es tikmēr mēģināšu izdomāt kaut ko, lai tik galā ar šitiem kasiekiem. Tas, protams, viss ir ļoti sāpīgi un man ir nereāli grūti tādas te lietas pārdzīvot. Bet, nu, savā ziņā jau paveicās, ka nesasit lukturus, abi lukturi ir veseli un nesasit šito te sensoru, jo tie maksā ļoti lielu naudu. Un, protams, plasmas škrobe jau liela ir, bet, nu, plasmas sataisīs, sakrāsos un cerams, kā ātri aizmirsīs. Jo arī firmā jau šitas nav nekas labs attiecībā uz apdrošināšanām. Kā vienmēr, paldies, ka skatījies. Ceru, ka tev bija interesanti. Došos atpūtā. Un tad jau turpināsim strādāt tālāk. Cerams uz pozitīvāks nots. Čau visiem! Ar katru dienu cenšos kļūt tik perfektāks. Braucu sauzās, jo tev liekas savādāks. Sēžes kā tenis kortā nomētāts. Tenis kortā nomētāts. Tenis kortā nomētāts. Mēs abi kopā redzam ļoti tāli. Domājam, mēs dziļāk nekā stoneri ar kilo zāli. Ja man prasi, kur es vēlos atrasties, savā miegā pakāties, bet tavā ar zobenu karā.